Klās vēsture patiesībā sākusies arī 19. gadsimta nogalē, 1887. gadā, un tās, principā, dibinātājs ir Franz Klās, kurš, lai vai cik tas dīvaini nebūtu, ir sācis ražot piena centrifūgas. Un tad bišķi vēlāk arī jau sācis pāriet uz to, kad ir sācis ražot mašīnas, lai sāktu veidot, tā teikt, salmu vai sienu ķīps, arī pļaušanas mašīnas, ja? Bet īstenībā visu to lielo apgriezienu ir tālāk jau sākuši darīt viņa dēli, kas pie kompānijas pievienojās 1913. gadā. Tātad Augusts, Franz Juniors, Bernārs un Teo. 4 brāļu apvienība, kas principā sāka to visu lielo Klās epopēju, ar ko mēs šobrīd esam jau, tā teikt, pieraduši, un ko mēs redzam visos laukos tīrumos, tātad traktori, kombaini un visi pārējie agregāti. Bet pirmais Klās kombains patērētājiem bija pieejams 1936. gadā. Tātad, principā, mēs varam teikt, ka gandrīz vai tur 40 gadi bija nepieciešami no dibināšanas, lai Klās kļūtu par tiem kombainiem, kurus mēs redzam arī šodien.